Tagad mums pievienojas Huseins Abduls Huseins, pētnieks no Demokrātiju aizsardzības fonda. Husein, mēs šobrīd runājam par Libānas fronti, un tas nozīmē Hezbollah, bet kā ir ar Libānas valsti? Ko no viņiem sagaida šobrīd, ja Hezbollah turpina apšaudīt Izraēlu? Kā Libānas valsts rīkojas šajā situācijā? Nu, skatieties, ir skaidrs, ka Libānas valstī ir griba, bet nav līdzekļu. Pagājušajā nedēļā Libānas valsts parakstīja vēsturisku kopīgu dokumentu ar Izraēlu. Tas iezīmē ceļu, kā abas valstis un Amerikas Savienotās valstis izbeigs karu, atbruņos Hezbollah, nodrošinās Izraēlas izvešanu un pēc tam Libāna kļūs suverēna un pārņems kontroli pār savu teritoriju. Tagad, diemžēl, Libānas valdībai nav līdzekļu, lai apturētu Hezbollah. Un Hezbollah uzstāja. Viņi teica, klausieties, pirmkārt, mums ir sava atsevišķa saziņas līnija ar prezidentu Trumpu. Prezidents Trumps turpināja izteikties un teica, es runāju ar Hezbollah. Un otrkārt, Hezbollah saka, mums ir spēks, tāpēc veiksmi mūs apturot. Pat ja šāda ir situācija, es domāju, ka mums ir jāpaliek kopā ar Libānas valdību. Koncentrējieties uz viņiem, neatveriet blakus kanālus un atbalstiet viņus. Mēģiniet, jūs zināt, dot viņiem instrumentus, kas viņiem nepieciešami, lai patiešām īstenotu šo plānu, par kuru viņi vienojās ar Izraēlu. Kā šajā visā iesaistās parlamenta priekšsēdētājs Nabī Berī? Ir ziņojumi, ka viņš nav gluži kļuvis par sānu kanālu, tā teikt, bet Vašingtona arī ar viņu ved sarunas, kad runa ir par Hezbollah gribas īstenošanu. Bet vai tas tad nozīmē, ka tiek apiets Libānas valdības vadītājs, īpaši Džozefs Auns? Nu, pilnīgi noteikti, un tas ir pretrunā ar Amerikas Savienoto Valstu politiku. Es domāju, sekretārs Rubio un viņa komanda ir ieguldījuši laiku un pūles, lai izveidotu tiešu sarunu kanālu starp Izraēlas un Libānas valdībām. Un tad pēkšņi Berijs izveidos savu kanālu, jo viņi iebilst pret tiešām sarunām. Tagad viņi vēlas netiešas sarunas ar Amerikas Savienoto Valstu starpniecību. Un tagad Berijs ir tas, kurš netieši runā ar Hezbollah. Tas ir atsevišķs kanāls. Šis ir Hezbollah kanāls, un tam nevajadzētu pastāvēt, jo visa jēga ir tā, lai mēs to redzētu. Libānas valdība ir tā, kas ir atbildīga un runā Libānas vārdā, nevis Hezbollah ir atbildīga. Un zini, kopā ar savu sabiedroto Nabihu Berī. Kā ir ar Libānas pilsoņiem? Vai ir pazīmes, ka pieaug neapmierinātība ar to, kā Libānas valsts tiek galā ar Hezbollah, vai pat ar to, kā Hezbollah darbojas valstī? Mūsu rīcībā esošās aptaujas liecina, ka viens no 2 libāniešiem, ieskaitot šītus, viens no 2 libāniešiem vēlas, lai Hezbollah tiktu atbruņot un lai būtu miers ar Izraēlu. Šī ir aptauja, kas tika veikta maijā. Un ja izslēdzam šītu kopienu, kas ir 27% no iedzīvotājiem, šis skaitlis pieaug līdz 65%. Tas nozīmē, ka gandrīz 2 no 3 libāniešiem vēlas, lai Hezbollah tiktu atbruņota un lai būtu miers ar Izraēlu. Šie skaitļi reģionā ir bezprecedenta. Un es domāju, ka uz to mēs varam balstīties. Es domāju, ka prezidents Auns un premjerministrs Salams saprot tautas noskaņojumu un pulsu. Viņiem ir vienalga, Hezbollah ir vienalga, ko domā libānieši. Hezbollah vēlas izpildīt Irānas norādījumus. Un es domāju, ka šobrīd Hezbollah ir pretrunā ar Libānas vairākumu, pat ja tā joprojām bauda lielākās daļas šītu atbalstu. Bet pat to sakot, ja viens no 2 libāniešiem vēlas, lai Hezbollah tiktu atbruņota, vai viņi ļautu Izrēlai vai Amerikas Savienotajām valstīm to izdarīt? Vai arī tam ir jābūt Libānas bruņotajiem spēkiem, kuriem nav pietiekami resursu, lai to pilnībā paveiktu? Es nedomāju, ka viņi izvēlas pēc saviem ieskatiem. Viņi saprot, ka ja viņiem nav līdzekļi, kādam citam tas būs jādara. Es nedomāju, ka viņi iebilst pret šo ideju. Es nedomāju, ka viņi iebilst, ka Centcom palīdz libāniešiem to izdarīt. Ziniet, es domāju, ka šobrīd viņi ir atvērti visiem ieteikumiem un visam, ka mums ir jāreformē Libānas bruņotie spēki un jāatbalsta viņi, lai viņi varētu to izdarīt. Vai arī, lai viņi varētu īstenot ceļvedi, par kuru abas valstis vienojās pagājušajā nedēļā, kā atbruņot Hizbullahu un virzīties tālāk. Vai tas varētu būt reāls solis šīs pilotzonas, par kurām tika panākta vienošanās pagājušajā nedēļā ASV starpniecībā starp Izraēlu un Libānu? Šīs pilotzonas, kur Libānas bruņotie spēki jau liecina par ieiešanu uz dienvidiem no Litani upes. Tomēr tajās teritorijās, kur Hizbollah jau ir ticis izvests, vai tas nozīmē, ka šīs pilotzonas var būt veiksmīgas tikai tad, ja Izraēla vispirms izved Hizbollahu?
Es domāju, ka tas ir vienīgais ceļš uz priekšu. Es domāju, ka oficiālais Vašingtonas kanāls valdībai plāns, kas mums ir, manuprāt, tas ir vienīgais ceļš uz priekšu. Ņemiet vērā, ka pilotzonas vēl nav iezīmētas, jo Libānas armija patiesībā nav atbraukusi uz Vašingtonu, sagatavojusies ar kartēm. Bet es sagaidu, ka turpmāk libānieši kādā brīdī Libānas armijas sāks sadarboties. Un kad tas notiks, tas būs veids, kā virzīties uz priekšu. Es neredzu citu iespēju. Un tagad jūs zināt, kāpēc Hezbollah ir bijusi tik nelokāma. Pirmkārt, graujot sarunas, iebilstot pret sarunām, šaujot uz Izraēlu, liekot Irānai šaut un palaist raķetes uz Izraēlu. Hezbollah ir darījusi visu iespējamo, lai nomelnotu aunu un valdību, kā arī apturētu sarunas, izveidotu alternatīvu kanālu un izmantotu raķetes situācijas sāsināšanai, lai nebūtu miera saruna. Tātad pati Hezbollah rīcība liecina, ka viss, ko abas valdības, Libānas un Izraēlas, ir darījušas, ir pareizi, un Hezbollah baidās un cenšas to apturēt. Huseins, Abduls Huseins, vienmēr ir prieks jūs redzēt pie mums 24 News English. Ļoti interesanta analīze. Kā vienmēr, novērtējam to. Paldies!